Tātad, cik lielas izmaiņas dzīvoklī skaitās nelegālā pārbūve? Tātad nelegālā pārbūve šobrīd ir tāds jājiem zirdziņš, kas tiek skandēts pa labi un pa kreisi. Un, ja mēs skatāmies, kas ir patvaļīga būvniecība, tad principā tās ir jebkuras darbības, kas skar gan komunikācijas, gan nesošās, nenesošās konstrukcijas. Pat arī caurums, kas ir izurpts sienā, ja viņš ir, teiksim, diametrāli lielāks pa 50 mm, tad tas jau ir patvaļīgas būvniecības pazīmes. Ja mēs mainām radiatorus, tā ir patvaļīga būvniecība. Un tā patvaļīga būvniecība, tas galvenais iemesls, kāpēc viņa ir bīstama, ir tas, ka kaut ko pārbūvējot savā dzīvoklī, mēs varam nodarīt, teiksim, būtisku ļaunumu gan visai ēkas, teiksim, visām inženieru iekārtām, visām nesošajām konstrukcijām, un sekas var būt diezgan dramatiskas.